Labdien! Mani sauc Gergana Deničine. Esmu certificēta neirografikas trenere un strādāju par dzīves un biznesa kouču. Šodien es jūs iepazīstināšu ar neirografikas modeli, kas saucās pašcieņa, kas ir izveidota mūsu projekta Lady Leader ietveros ar Erasmus Plus programmas atbalstu. Šis modelis ir saistīts ar Lady Leader programmas mācību moduli pašcieņa. Iesaku vispirms izlasīt prezentāciju mūsu mājaslapā, jo pašā modelī un zīmēšanas procesā uz to ir daudz atsauču. Tagad mēs sākam ar vārdu rakstīšanu. Šoreiz mēs rakstīsim 2 reizes pa 1 minūtei. Pirmajā minūtē mēs rakstām vārdus par tēmu, ko es mīlu, kas man patīk. Vai esat gatavas? Starts! 1 minūte, ko es mīlu, kas man patīk. Un apstājieties. Mēs sākam rakstīšanas 2. minūti. Un tagad mūsu tēma ir, ko es spēju izdarīt, manas īpašības. Starts! Un apstājieties. Tas ir viss. Tagad es vēlos jūs lūgt apsvērt vārdus, ko jūs uzrakstījāt, un padomāt par to, kā jūs varat dot savu ieguldījumu savā kopienā, darot to, kas jums patīk, un izmantojot savas prasmes un īpašības. Un arī to, kas ir kopiena, kurā vēlaties sniegt savu ieguldījumu. Tāds ir mūsu Lady Leader projekta konteksts. Mēs sākam zīmēt līnijas no vienas lapas malas līdz otrai. Un velkot līnijas, atbildiet uz jautājumiem, ko es uzdodu. Un kad un vai, lai kāda atbilde nāk uz jautājumu, ko es uzdodu, pierakstiet to uz lapas. Mēs sākam ar līnijām. Padomājiet par to, kādas darbības jūs veicat katru dienu, vai kas visbiežāk jūs vairāk motivē. Pierakstiet savas atbildes kā atslēgas vārdus. Ja vēlaties uzzīmēt dažus vārdus apļos kaut kur zīmējumā, vienkārši dariet to.
Tagad padomājiet par kādu konkrētu gadījumu, kaut ko, kas notika, kad piedzīvojat ļoti spēcīgu gandarījuma sajūtu. Un padomājiet par to, kādu īpašību vai prasmi jūs toreiz pielietojāt. Ja vēlaties, varat uzzīmēt apli. Es uzzīmēju savu pirmo apli, kas ir mana prasme runāt cilvēku priekšā un šo apmācību pasniegšana. Un es varu jums pateikt, ka pirms 7, 8 gadiem es no tā baidījos. Jūs varat turpināt zīmēt līnijas, vai sāciet nopaļot tur, kur līnijas jau krustojas. Un ja jūtat kādu savu īpašību vai prasmi, kamēr es uzdodu jautājumus, lieciet to uz papīra. Padomājiet par laiku, kad jums bija lieli sasniegumi un gandarījums. Kādas savas īpašības toreiz pielietojāt? Es dodu jums laiku, lai padomātu par jautājumiem, kurus es uzdevu, zīmējot un nopaļojot. Un viss, kas ienāk prātā, ko vēlaties izpaust kā savu īpašību vai prasmi, uzzīmējiet to apļa veidā un pierakstiet arī savā sarakstā. Tagad iedomājieties, ka aprakstāt sevi nepārāk tuvam draugam, kurš jūs tik labi nepazīst. Kādus vārdus vai frāzes jūs izmantot, lai izceltu savas stiprās puses un iespējas? Pierakstiet vārdus, kas jums nāk un kurus jūs nolemjat uzlikt uz papīra, uzzīmēt to sapļu formā. Un tikmēr nopaļojiet visas krustošanās vietas. Visu laiku mēs zīmējam un runājam, atcerieties dzert ūdeni, elpot un pievērst uzmanību uz sev. Jūs jau esat pazīstami ar 4 uzmanības punktiem. Ko domājat zīmējot? Kādas jūtas un emocijas sajūtat sevī? Kādas ir ķermeņa sajūtas? Un kāda tam visam ir jēga? Ko tas nozīmē?
uzzīmējat savas īpašības un prasmes, balstoties uz jautājumiem, ko uzdevu, un novērojat sevi. Jūs varat sajust pretestību vai arī atkal izjust gandarījumu, ko jūtat, kad piedzīvojat šo notikumu, piedzīvot prieku, lepnumu. Jūs zināt prieka skalu, cik daudz posmu tur ir. Pat mazākajam priekam, ko esat piedzīvojuši savu īpašību un prasmu izpausmē, ir nozīme. Zīmējiet dažas minūtes klusumā, apaļojiet un vērojat sevi. Es piedzīvoju nopietnu pretestību, un man tas ir jāmaina martieri, jo tie neraksta. Ja kaut kas līdzīgs notiek ar jums, padomājiet par to, ko tas jums nozīmē, kur tas notiek, uz kuras figūras. Ļoti bieži mēs neļaujam sev redzēt savas prasmes un atzīt, ka patiesībā mums kaut kas labi padodas. Un mēs turpinām sev jautāt, vai es esmu pietiekami labs? Un to sauc par krāpnieka sindromu, un tas ir ļoti populārs. Un tomēr ļoti bieži nemanot, mēs sevi ieliekam tādā situācijā. Un kā mēs sakām, es tikai par to esmu lasījusi vai studējusi, bet es vēl nezinu visu, es nezinu pietiekami daudz. Tātad, kā es rādīšos citu cilvēku priekšā, es tā jūtos sākumā ar neirografiku, un te es esmu. Pēc 4 gadiem tā ir kļuvusi par vienu no manām galvenajām iecienītākajām nodarbēm. Es to izmantoju patiešām visos kontekstos. Noteikti arī jums piemīt šīs īpašības un prasmes, ir īpaši tādas, kas nav formāli atzītas. Un kur jums nav grādu, bet jūs domājat, vai tās varētu pielietot, vai pat nedomājat, ka tos var pielietot. Piemēram, daži cilvēki lieliski prot krāmēt lietas, citi var labi gatavot ēst,
citi stāstīt stāstus. Jūs varat man pateikt, kā prasme gatavot ēdienu ir saistīta ar vadību un kopienu? Vai kā spēja stāstīt stāstus var man palīdzēt manā kontekstā? To sauc par zināšanu un prasmju pārnešanu. Un es vēlos jūs izaicināt, izzināt savas prasmes, kuras varat pielietot dažādos kontekstos, tādos, kur pat nebijāt iedomājušies, ka varētu tās izmantot. Ar šādiem jautājumiem es vēlētos stimulēt jūs atklāt iespējas, prasmes, kuras jūs neesat pamanījuši. Piemēram, padomājiet par laiku, kad jums bija jāpārvar nopietnas izaicinājums. Ko jūs atceraties šo mirkli un to, kā jūs pārvarējat šo izaicinājumu? Padomājiet par to, kuras personīgas īpašības un prasmes izmantojat konkrētajā situācijā un pierakstiet tos vēlreiz. Un tagad novērojiet savas emocijas un savu ķermeni. Kā jūs jūtaties? Mans nākamais jautājums ir par to, kāda veida atsauksmes saņēmāt no draugiem? Tās var būt ļoti vienkāršas lietas, piemēram, tu ļoti labi gatavo, tu ļoti labi dziedi vai vēl kaut kas. Piemēram, tev ātri sanāk tikt galā ar jebko. Padomājiet par saviem draugiem, viņu atsauksmēm. Apsvēriet arī savus hobijus un intereses. Ko jums patīk darīt visvairāk? Kādas personiskās īpašības un prasmes tur tiek pielietotas? Jūs varat uzzīmēt papildu līniju, papildu apļus. Vēl viens jautājums. Vai ir kādas īpašas lomas un uzdevumi, ko bieži vien uzņematies vadīt savā kopienā? Vai arī jūs uzņematies iniciatīvu un paši izpildiet kaut ko? Kādas ir jūsu stiprās puses šajās konkrētajās situācijās? Uzzīmēt vairāk savu īpašību un prasmi un visu nopaļojiet. Mēģiniet iedomāties situāciju, kad jūs jūtaties plūsmas stāvoklī, kad viss notika gludi un viegli.
Kad jūtaties entuziasma pilni, iesaistīti šajā darbībā un atcerieties, kādas bija sajūtas. Ko tieši darījāt? Izpētiet, kādas īpašības un prasmes tur izpaudāt. Tagad, pirms mēs pāriesim uz nākamo posmu, veltiet dažas sekundes, lai rūpīgi apskatītu savu zīmējumu. Pievērsiet uzmanību uz sevi, pārdomājiet savu zīmējumu. Kā jūs jūtaties, skatoties uz to, ieskatoties savās īpašībās un prasmēs? Kā jūtaties? Paanalizējiet, kā ir izvietotas jūsu īpašības un prasmes zīmējumā, kā tas ir novietotas attiecība viena pret otru, un cik liela ir katra no tām salīdzinot ar pārējām. Un, ja skatoties uz tām rodas vēlme uzzīmēt vēl vai palielināt dažas no tām, kas šķiet par mazu, dariet to un tad visu nopaļojiet. Tagad es iesaku jums uzzīmēt vienu lielu apli, kas var arī būt slēgta cilpa, nevis gluži aplis, kas apvienotu visas šīs un daudzas citas jūsu īpašības. Es šo īpašību un prasmju šo lomu kontekstā. Jūs varat padarīt šo figūru arī lielāku. Vai tā var būt arī mazāka. Un kad uz to skatāties, padomājiet par to, ko tā jums nozīmē. Nopaļojiet visas krustošanas vietas. Vai zīmēšanas procesā atklājas kādas jaunas īpašības un prasmes, kuras neapzināties sākumā rakstot vārdus? Tagad pāriesim uz nākamo posmu, kurā mēs sāksim krāsot un integrēt uzzīmēto. Un atkal mēs to darīsim mūsu Lady Leader projekta un mūsu galvenās tēmas kontekstā. Kā mēs varam izmantot šīs mūsu īpašības dažādos kontekstos, lai gūtu labumu sev un savai kopienai, lai gūtu labumu citiem.
Un kamēr krāsojam, es turpināšu uzdot jautājumus. Krāsojiet pēc sajūtas un visu laiku novērojiet sevi. Ko jūtat? Kā mainās sajūtas? Tagad mēs virzamies uz priekšu ar jautājumu, kā jūs varat izmantot šīs savas īpašības, lai gūtu labumu savai kopienai. Pirmkārt, kā mēs teicām sākumā, ir svarīgi padomāt par to, kas ir jūsu kopienā. Kopiena, kur vēlaties izmantot savas īpašības un prasmes. Iespējams, mainiezīmēšanas procesā, iespējams, jums jau ir cita atbilde uz šo jautājumu. Un es ļoti ceru, ka kopiena ir kļuvusi lielāka. Kuru no savām īpašībām jūs vēlētos izmantot? Padomājiet par to, ko konkrēti jūs varat izdarīt. Atgriežoties pie pasaku piemēra, es varu stāstīt stāstus, es pat varu izdomāt stāstus. Es, piemēram, varu sapulcināt bērnus, lai pastāstītu viņiem stāstus. Vai pulcēt vecāka gada gājuma cilvēkus, lai viņiem lasītu. Vai arī citā versijā kāda no mūsu projektiem es varu rosināt gados vecāku cilvēku radošo domāšanu un iedvesmot viņu stāstīt savus stāstus. Padomājiet par savām konkrētām īpašībām un par to, kā jums patiktu un kā varētu tās izmantot, ko jūs konkrēti varat izdarīt. Un ja rodas tādi vārdi kā iedvesmot, atbalstīt, papildiniet tos ar kaut ko konkrētu. Kur un ko tieši iedvesmot? Ko un kādā procesā un kā atbalstīt? Padariet to ļoti konkrētu, lai jūs varētu tad viegli pārvest to darbībā. Arī kamēr esam integrēšanas stadijā, padomājiet, ar ko kopā. Kas var būt kopā ar jums šajās aktivitātēs, lai palīdzētu jums, lai jūs atbalstītu, lai jūs vadītu. Un kamēr jūs to darāt, atkal vērojiet sevi, kā jūtaties. Kāda ir sajūta mirklī, kad jau pielietojat šīs savas īpašības un prasmes jaunā kontekstā jūsu kopienas labā? Apmierināti, priecīgi vai ne gluži?
Un kā jums pietrūkst, lai šīs prasmes izmantotu visos līmeņos? Emocionāli, materiāli, garīgi, ķermeniski. Piemēram, jūs varētu organizēt deju grupu. Jūs pulcētu draugus, lai dejotu. Tas dotu labumu arī tīri ķermeniski. Nākamais jautājums ir, ko tas nesīs citiem? Mēģiniet iejusties viņu vietā un paskatieties uz situāciju no malas. Mēs izmantojam šo paņēmienu nevardarbīgās komunikācijas modelī, jāatceraties. Bet tur mēs runājam par neapmierinošu situāciju, un tagad ir otrādi. Mēs novērojam kaut ko tādu, kas mums šķiet priecīgi, iedvesmojoši. Mēs to darām citu labā, bet kā tas izskatās no malas, skatoties ar viņu acīm? Ko tas viņiem dod? Kā tas viņiem liek justies? Ko viņi piedzīvo? Un kā tas liek jums justies? Krāsojiet klusumā, pārdomājiet jautājumu, kuru es jums uzdevu. Vērojiet savas domas, emocijas un jūtas. Tagad pēc šī zīmējuma es jūtos vēl vairāk iedvesmota turpināt strādāt pie Lady Leader projekta. Man tas asociējas ar lielu prieku un baudu, un es gribu vairāk pasākumu, vairāk iniciatīvu, vairāk cilvēku. Turpinot krāsot, padomājiet arī par to, ko varētu papildināt. Kādas citas īpašības un prasmes ir vajadzīgas, kuras jums iespējams pašlaik nav vai kuras nevēlaties attīstīt, bet jūs varat tās kaut kā piesaistīt no ārpuses. Tā var būt konkrēta persona vai tikai īpašības, aprakstiet tās. Kādu grupu jums vajag? Kādas grupas priekšā vēlaties uzstāties? Jūsu domas var iet dažādos virzienos, un ir ļoti svarīgi, ko tas jums nozīmē. Es pabeidzu krāsošanu uz brīdi, lai pārietu pie nākamā posma.
Bet kaut kā mana iekšējā sajūta ir tāda, ka vēlos vēl ko pievienot šīm zīmēm. Piemēram, lai padarītu to skaistāku, lai pievienot gaišās sēnas. Šis ir tas ir tas augtais stilizācijas posms, un es to izdarīšu vēlāk. Tagad pāriesim pie lauka līnijām, lai pievienotu enerģiju mūsu nodomiem, tam, ko mēs vēlamies darīt, lai attīstītu un padarītu savas īpašības un prasmes. Lauka līnijas ir dažas biezākas līnijas, kas var iet jau pa novilktām vai jaunām takām. Jūs varat zīmēt arī jaunos ceļus. Tās ir enerģijas līnijas, kuras mēs atlaižam un kas palīdz mums īstenot visu, ko mēs domājam un vēlamies. Man bieži jautā, vai tiešām tas, ko tu zīmē, piepildās. Patiesība nav tā, ka tas vienkārši piepildās. Mēs to īstenojam ar savu mērķtiecīgu darbību pēc tam, kad esam izveidojuši attēlu savā galvā. Mēs iegūstam daudzas jaunas atziņas no mūsu zemapziņas. Mēs varam iegūt papildu motivāciju, papildu atziņas, bet galu galā mums ir jāstrādā. Mēs varam uzzīmēt savu neirografiku, paļauties uz kouču un gaidīt, ka viss notiks pats pa sevi, bet tā tas nedarbojas. Tātad ar lauka līnijām mēs palīdzam paši sev. Mēs zinām, ka mēs radām brīnumus paši, kas mums personiski sniedz ārkārtīgi gandarījumu. Mēs zinām, ka patiesībā vēlamies darīt, kādas ir mūsu stiprās puses un kas mums nāk viegli un sagādā prieku un gandarījumu. Es varu teikt no savas personīgās pieredzes, ka šīs lietas notiek daudz vieglāk, daudz ātrāk, jo mēs ieliekam daudz no sevis tajās. Mēs ieguldam savu enerģiju, ieguldam savu entuziasmu. Un zīmēt neirografiku mēs mainām savu domāšanas veidu un fokusu, un mēs patiesībā ieraugam iespējas un palīdzību, kas, ja par to padomājiet, vienmēr tur ir bijušās. Un nākamreiz, kad sev sakiet, oho, tas ir brīnums, padomājiet, vai tas tiešām ir brīnums, vai arī tas jau tur ir bijis. Vai arī es redzu šo puisi katru dienu, bet tagad es pievēršu viņam uzmanību. Un jūs redzēsiet, ka brīnums patiesība ir tepat. Tas jau eksistē mūsu laukā, mūsu potenciālā, bet mēs to vienkārši neesam saskatījuši. Līdz šim neesam tam pievērsuši uzmanību. Un tā ir brīnuma definīcija. Kaut kas notiek, ko mēs negaidījām. Un tikai ar fokusu un uzmanības mainīšanu brīnumi sāk parādīties. Tagad paskatieties savu zīmējumu, ko vēlaties tajā uzlabot. Kuru figūru? Tā varētu būt jūsu raksturīpašība, tā varētu būt jūs, varat arī vispārināt. Jūs varat uzzīmēt arī kaut ko citu, kādu notikumu. Ko jūs gribētu fiksēt? Skatoties manā zīmējumā, es redzu, ka gandrīz jau ieliku fiksāciju sevi ar šīm manām īpašībām un prasmēm.
Un visas īpašības ir tādas, kas visticamāk varētu palīdzēt šim projektam turpināties, un vēl dažas, ko līdz šim nebiju gaidījusi. Un katram tas būs savādāk. Apskatiet, sajūtiet un veiciet fiksāciju. Ar to es varu teikt, ka man zīmējums ir gatavs, un šeit es uzdošu pēdējo jautājumu, kas ir diezgan specifisks. Ko tieši jūs darīsiet? Kāds būs jūsu nākamais solis nākamnedēļ? Tās var būt arī niecīgs mazs solītis, kas ļauj izpaust savas prasmes, savu paaugstināto pašcieņu savā kopienā. Padomājiet par vienu konkrētu lietu, pat ja tas ir ļoti mazs solis nākamnedēļ. Un paldies, ka bijām kopā!